Vairākus gadus atpakaļ mēs nomainījām jauniešu vakaru formātu un nosaucām tos par atmodas vakariem. Un tur tā doma bija tāda, ka mēs esam atmodas nesēji, paudzi kā uguni, un mēs esam uzauguši ar šo ideju, ka tūlīt jābūt atmodai. Visu savu dzīvi no pašas bērnības vienmēr ir bijuši šī lūkšana, šīs gaidas, ka tūlītās Dievs izlies no savu garu un visi cilvēki pūļiem nāks pie Kristus, un mums ir jāgatavojas. Un tā jau 30 un vairāk gadus mēs gatavojāmies lielai atmodai, un es arī vadīju atmodas vakarus. Jā. Bet ja mēs skatāmies uz rakstiem, mēs skatāmies, ko Bībele saka, tad jautājums ir, vai mums ir apsolīta atmoda, vai drīzāk mēs redzam, ka Bībelē ir apsolīta atkrišana. Atkrišana no ticības, atkrišana no veselīgās mācības, un atkrist no ticības jau arī nozīmē the faith, tā kā no tās, no konkrētās ticības. Citiem vārdiem, cilvēki vēl aizvien dziedās slavas un pielūgsmes dziesmas un domās, ka viņi ir kristieši, kā Jēzus teica, kungs, kungs, vai jūs nedarat, ko es jums saku, bet viņi negribēs un nepacietīs veselīgo mācību. Viņi uzkraus sev tādus sludinātājus un mācītājus, kas runās visu to, ko viņi gribēs dzirdēt. Viņi nepieņems to, ko Dieva vārds saka. Un tā nu sanāk, ka daudzi, kuri paši ir atkrituši vai atkritēji, un mēs jau zinām, ka pirmā liela atkrišana notika tad, kad Konstantīns izveidoja Romas katoļu šo institūciju, šo viltus baznīcu. Un pēc tam ik pa laikam ir notikuši vēl lielas atkrišanas, izveidojoties daudzām jaunām konfesijām un maldīgām grupām, kādi kā drusku pareizāk, kā drusku nepareizāk, bet kas visiem viņiem raksturīgs ir, ka tie neturās pie veselīgās mācības un nepraktizē to, ko Dieva vārds saka. Un tāpēc, daudzi atkritēji sagaida, ka notiks atmoda, un droši vien, ka vēl vairāk cilvēki atkritīs un pievienosies šīm atkrišanas grupām, līdz ar to šķietam izskatīsies, ka atmoda notiek. Taču tas, ko mums katram vajadzētu pārskatīt, ir, vai mēs paši neesam šie atkritēji, vai mēs mīlam Dievu, viņa vārdu un turam to dārgu. Un, ja viņš mums saka, un ja stāv rakstīts, vai mēs to darām, vai mēs to turam, vai mēs to vērtējam, vai mums ir svarīgākas lietas, par ko domāt, un iepriecinošākas ziņas, kuras klausīties. Ierakstiet komentāros, ko jūs par to domājat. Vai jūs gaidat atmodu, vai Kristus atnākšanu, atkrišanas ciltī, laulības pārkāpēju ciltī, kurā mēs dzīvojam.